Kāpēc mēs neticam sev? Kāpēc mēs neticam saviem spēkiem? Mēs jau nepiedzimstam ar šādu te priekšstatu vai uzskatu, ka es neesmu pietiekami laba. Mēs piedzimstam kā baltas lapas, un kaut kas dzīves laikā notiek, vai ir kāda situācija, vai kāds posms tavā dzīvē, vai kāds cilvēks, kurš tev ir pateicis, ka tu neesi pietiekami laba, un kurš tev ir kritizējis, un kurš tev ir norādījis, ka tas, ko tu dari, nav ok. Un iespējams ir arī novesta līdz sajūtai, ka tu esi ticis vai tikusi pazemota kaut kādā situācijā, un kaut vai tas pats, kad izsauc klases priekšā un tev bija jāstāsta kaut kāds atstāstījums vai kaut kāds dzejolis jāiemācās, un ja tev īsti nesanāca, tad tur visi noķiķinājās. Kaut vai šāda situācija mums liek justies, ka mēs neesam pietiekami labi. Un dzīves laikā tas atsaucas uz daudzām lietām, uz daudzām aktivitātēm, ko mēs gribam darīt. Un vēl jau vairāk uz tām aktivitātēm, kas izved tevi ārā no tavas komforta zonas, ka tu vēlies kaut ko jaunu iesākt, bet neesi īsti droši par to, ko tu vēlies darīt. Un tajā brīdī rodas šī sajūta, šīs te bailes, vai es būšu pietiekami laba, vai man izdosies. Un bieži vien mēs īstenībā paliekam un mēs neizejam ārā no tās komforta zonas. Mēs vienkārši nemēģinam, jo mēs jau pasakām sev, nav jau jēgas vispār, jo es jau neesmu pietiekami laba tajā visā, un man jau nesanāks, un ir daudz cilvēku labāk. Ko tad es vispār maisīšos ar savām domām, idejām un vēl nezinu ko. Un mēs vienkārši nerealizējam projektus, ko mums gribētos realizēt dzīvē, jo mēs baidamies. Un mēs dzīvojam ar šo priekšstatu, kad ir citi labāki par mani. Un kā tikt ar to galā, ko darīt ar šo lietu? Ar šo lietu ir jāstrādā. Kā jau es teicu, tas nav, ar to tu nepiedzimi. Tas ir kaut kad dzīves laikā tev uzradies. Un tā kā tas ir uzradies, tā tu to vari vienkārši izdzēst no savas zemapziņas ar dažādām metodēm, kā piemēram rakstīšana. Būtu viena metode, rakstot, tu vari vienkārši aiziet līdz tai situācijai. Manā gadījumā tā ir meditācija. Caur meditāciju es aizgāju uz to situāciju, kura manī bija iesējusi to sēkliņu un to ideju, ka es neesmu pietiekami laba. Ar to strādājot, tu vienkārši atbrīvojies, un tu spēj iet tālāk. Un tu spēj redzēt jaunus horizontus tavā dzīvē. Un, protams, ir arī tādas situācijas, kad mums ir ļoti grūti aiziet līdz tai saknei. Un diemžēl šajā situācijā es nevaru pateikt, aizmirstiet un domājiet tikai par nākotnes radīšanu, jo es pārsvarā centrējos uz to, kad ir jārada tā nākotne. Bet ir lietas, kuras tev liek tā kā akmeņus ceļā, un tu to nākotni nevari radīt un ir grūti radīt. Un limitējošie priekšstati ir viens no tiem. Tā kā vēl viens teiksim, iespēja, kā tu varētu tikt ārā no šī, ir meklēt kādu speciālistu, meklēt kādu coachu vai psihologu, kas tev palīdz aiziet līdz tavai saknei. Arī es ar to strādāju. Ja jūs vēlaties ar mani sakontaktēties, varat droši man rakstīt e-pastu. Es atstāšu e-pastu, man e-pasta adresa apakšā. Un caur jautājumiem, caur dažādām tehnikām mēs varam iet dziļumā un atrast to sakni, lai tiktu ārā no šīs situācijas un lai tu varētu reāli darīt to, ko tu vēlies darīt, un nebaidīties ne no kritikas un nebaidīties ne no tā, ka kāds tevi nosodīs vai ko par tevi padomās, un vai vispār ir jēgas tam, ko tu vēlies darīt. Jā, ir jēgas tam, ko tu vēlies darīt. Ir visam jēgas. Ja tavā galvā ir ideja, tas nozīmē, ka tev tas ir jādara. Bet ja tu nedari, tad tev kaut kas attur. Un tas, kas attur, vislielākoties ir bailes. Bailes no kaut kā. Un šīs bailes ir jāizdzēš, lai tu varētu
iet to ceļu, kuru tu vēlies iet, un darīt to, ko tu vēlies darīt. Ja jums izdodas, un uz tikšanos